Ceļu būvniecības sabiedrība Igate šogad svin savu 25. jubileju. Uzņēmums nepārtraukti attīsta pakalpojumu klāstu un kvalitāti, kā arī veicina kooperācijas principus nozarē. 2016. gada 1. jūnijā bijām ielūgti uz Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu Baltijā pirmo putu bitumu gatavošanas līnijas un otrreizēji izmantojamā asfalta augstās iestrādes līnijas atklāšanu. Tā ir viena no dāvanām, ko mēs esam uzdāvinājuši paši sev, saviem cilvēkiem, savai pilsētai, novadam. Bet galvenais jau ir, kas ir pati labākā dāvana, tās jau ir sajūtas, ko mēs iegūstam no kārtējā paveiktā darba, ka līdzekļus esam tieši novirzījuši Igates attīstībai, tās izaugsmei un kvalifikācijas celšanai. Vārdiņš Igate jau pats par sevi izsaka upes tecējumu, un es Igatītei savai novēlu, lai viņi darbojās tā kā upīti, un viņa darbība nekad neapstājās. Ceļu būvniecības sabiedrības Igate 25 gadu pastāvēšanas laikā ir izveidojies kolektīvs, uz kuru kompānijas vadība var paļauties un kalt nākotnes plānus. Ir jau komanda mums Igate, kad aizvien sarežģītākas lietas gan pagājušajā gadā, gan šogad tiek uzbūvētas, ieviestas jau pastāvīgi, katrs atbild par savu lietiņu. Paldies Igates komandai. Mums paliek vairāk laika domāt nākošās lietas, kas te varētu būt tālāk. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas Inovācija zaļās ražošanas jomā ietvaros tika iegādāta un uzstādīta otrreizēji izmantojamā frēzētā asfalta izstrādes līnija, kā arī Baltijā pirmā putu bituma jeb siltā asfalta gatavošanas līnija ar tvaika tehnoloģiju. Šī laikā, daļai krīzes laikā, kad katra darba vieta ir zelta vērta, tāpēc man liels prieks par šo uzņēmēju, kurš Jelgavas novadā atklāja tādu ražotni, vairāk ceļu sāk remontēt, tomēr ir Eiropas nauda valsts ceļiem, un tad mēs ražotnē tomēr jauna veida, jauna tipa, tāpēc man tiešām liels prieks, paldies. Videi un dabai draudzīgās putu bituma tehnoloģijas pamatā ir neliela ūdens daudzuma inicēšana karstā bitumā, kas rada putu jeb burbuļošanas efektu, kas palielina bituma virsmas apjomu un samazina viskozitāti. Savukārt pēc asfalta ieklāšanas un blīvēšanas ūdens klātbūtne 0,0012% apjomā asfalta kvalitāti neietekmē. Galvenais iegūms ir tāds, ka mums tā sezona Latvijā ir vairums tikai asfalta ieklāšanai tuvu 7 mēnešiem. Šī gadījumā mēs ar šo jauno produktu ceram pagarināt savu asfalta ieklāšanas sezonu. Esam konkurētspējīgāki, mēs varam aizvest asfaltu daudz tālāk tagad nekā iepriekš. Pasūtītājiem iegūms atkal tāds, ka mēs arī vēsākos laikapstākļos viņu varam iestrādāt, jo mums ir gan ražošanas temperatūra, gan ieklāšanas temperatūra būs zemāk pie tā visa. Jaunā tehnoloģija samazinās pievienojamo izejvielu apjomu, samazinās būvniecības atkritumu daudzumu, pievienojamā bitumēna apjomu, samazinās arī gaisu piesārņojušu vielu emisiju apjomu. Kaut nedaudz samazinot šo patēriņu, visa apkārtējā vide tikai no tā iegūst. Šī tehnoloģiskā līnija paaugstina gatavā produktu kvalitāti. Un tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā to, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi ir pēdējos gados ievērojami paaugstinājis kvalitātes prasības. Ceļu būvniecības sabiedrība Igate ir uzņēmums, kas jau vairākus gadus atrodas starp 10 lielākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā. Mūsu sadarbība ar Igati gan jau iepriekš, gan kā šis projekts rāda, tā mums deva pārliecību, ka tā komanda ir spēcīga, profesionāla, līdz ar to varam sadarboties un atbalstīt. Raidījuma attīstības kods komanda var tikai pievienoties šiem vārdiem, uzsverot vēl to, ka kompānija Igate ir lokāli patriotiska, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Tas ir videi draudzīgs uzņēmums, kas tur cieņā ētiku un atbildību. Visus viņa atbalsta projektus pat nenosaukt. Īpaši liels atbalsts tiek futbola klubam Jelgava, kas tikko ieguva Latvijas kausu 3. gadu pēc kārtas. Un cerams, ka tas dos spēku komandai izcīnīt labus rezultātus čempionātā. Savukārt jaunās ražošanas līnijas dos spēku jauniem rezultātiem ceļu būvniecības sabiedrības Igates plānu un projektu realizēšanā.